Labvakar laika ziņās. Jūnija vidus līdzīgi kā jūnijas sākums Latvijā bijis augstāks un mitrāks par normu. Zemākā dekādas gaisa temperatūra fiksēta Rucavā un Stendē 4,9 grādi, savukārt Dobelē un Mērsragā reģistrēta dekādas maksimālā gaisa temperatūra 27,1 grāds. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā jūnija otrajā dekādē bija 33,9 mm, kas ir 21% virs dekādas normas. Vairāk nokrišņu bija valsts austrumos, Daugavpilī 59,8 mm, savukārt valsts rietumos krietni vien mazāk. Kuldīgā tikai 12,3 mm. Stiprākās vēja brāzmas fiksētas Ventspilī 18,9 m/sekundē. Par laikapstākļiem turpmāk. Tad šonakt valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos ir gaidāms lietus. Dienā galvenokārt valsts austrumos un centrālajā daļā brīžiem līs. Naktī valdošais būs mērens līdz piekrastē brāzmains ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Kurzemē no 13 līdz 15 grādiem, valsts centrālajā daļā ap 14, Vidzemē un Latgalē no 13 līdz 14. Diena saulaināka rīt ir gaidāma valsts rietumos, valsts austrumos gan mākoņu būs vairāk un ik pa laikam līs. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļrietumu vējš. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 17 līdz 20, valsts centrālajā daļā 19–18 grādi, valsts austrumos gaisa temperatūra no 16 līdz 19. Rīgā gan naktī, gan arī dienā ik pa laikam līs un valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļrietumu vējš. Naktī gaisa temperatūra 13–14, dienā līdz 15–19. Par laikapstākļiem kādi gaidāmi turpmāk. Tad naktī uz svētdienu daudz viet ir gaidāms lietus, savukārt dienā vairāk nokrišņi būs valsts austrumos. Naktī gaisa temperatūra no 8 līdz 15 grādiem, dienā no 16 līdz 21. Naktī uz pirmdienu un pirmdienu vietām līs un debesis biežāk skaidrosies. Naktī gaisa temperatūra no 9 līdz 14 grādiem, dienā no 16 līdz 20, vietām 22 grādiem. Taču turpmākajās dienās joprojām saglabāsies brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš. Tas laika ziņās arī viss. Ar labvakaru!